Ko sākam? Tad iekārtojamies forši ērti. Ielākam dziļu elpu, paskatāmies, kā mums šodien sevi ir. Kāds mums sajūtas? Kā mums ķermenis jūtās? Vai ir izgulējies labi, vai ir iekārtots labi? Paskatāmies, vai mums vajag kaut kur pabīdīties, vai mums vajag kaut ko pačabināt sevi, pagrozīt, varbūt pamasēt pēdiņas. Lai mēs tā forši varam iekrist tādā skaistā meditācijas noskaņojumā sevi. Aiztaisīt asins ciet. Un pievērsties tā skaisti sev. Un šobrīd pateikt sev, ka nākošās 10 minūtes būšu mierā, klusmiņā, meditācijā, atjaunošu sevi un noteikti uzzināšu kaut ko jaunu par sevi. Vai sajūtīšu kaut ko, ko es sen neesmu izjutusi. Ielākam dziļu elpu, aizturam. Lēnu, skaistu izelpu. Aizturam mazliet elpu arī tad, kad mēs izelpojam. Dziļi ieelpa. Aizturam elpu. Lēni izelpa, tā kā es nevaram aizturēt, un aizturam arī izelpas kā elpu. Dziļi ieelpa. Aizturam elpu. Un izelpojam. Izskais ārā. Atlaižamies savā ķermenī, zinām, ka mēs šeit esam drošībā, skaistumā, mierā ar sevi, pateicībā. Atceramies kaut ko foršu, ko pēdējās dienās esam darījuši, kur tieši ķermenis mums nepievilka, kur mums sanāca, vai tas ir kāds skrējiens, vai kaut kur staipījāmies, vai dejojām, vai gājām, kāpām, kaut ko mēs darījām, ko likām lietā ķermeni. Un mums tajā bija fantastiski skaisti un forši sajūta būt, izbaudīt, sajust. Sajūtamies, cik tas stiprs, cik spēcīgs, cik labi tajā būt. Un atcerēsimies kāds pāris notikums savā dzīvē, kur bijām ļoti, ļoti drosmīgi. Kur bija mums tāds kaut kas ienācis galvā, kaut ko darīt. Un mums bija daudz drosmes, un mēs to darījām. Mums varbūt bija kāda traka ideja, kaut ko uzsākt. Mēs tā apskatījām, ielākām elpu, mums aizdegās acis par to ideju, un mēs kaut kā vienkārši gājām uz to ideju. Liela drosme bija, aizrautība un tāda izzināšanas gribēšana, kas mums sanāksies šo lietu izdarīšu savā dzīvē. Atceramies kādu no tādiem notikumiem. Kā mēs jutāmies savā ķermenī tad to brīdi. Apskatām sevi no malas, atceramies, kas mums toreiz bija mugurā, kad mums šī prātā šī ideja ienāca. Vai varbūt, ka tas bija tieši kāds tāds arī fizisks, kad ķermenis saistīts kāds sporta pasākums, un mēs noskrējām kaut ko daudz drosmīgi vairāk nekā mums likās kaut kur mēs drosmīgi uzdrīkstējāmies pateikt jā sev, jā tam, ko mēs vēlamies un ko mums gribās realizēt savā dzīvē. Kā mēs izskatījāmies, kur tas notika? Vai bija kas tāds, ko vai mēs stāstījām to kādiem citiem, vai mēs to pavisam tā klusībā sevi nospriedām darīšu, sākām darīt, un tad mums izdevās. Kāda bija tā situācija?
Un ko mēs teiktu par sevi? Ja mēs no šī brīža paskatāmies uz to pagātnes, kur mums bija tā lielā drošuma, ko mēs teiktu? Kā viņai sanāca? Kā viņš tā vispār bezbailīgi šito darīja? Ko mēs teiktu? Kādas labas foršas vārdas pasakam tos? Varam skaļi teikt, ja mums neviens apkārt netraucē, varam klusi sevi galvā tā. Paslavēt, izstāstīt, cik mēs drosmīgi forši uzdrīkstējāmies, iesākām, nenobijāmies. Un tad paskatīsimies, kā tā enerģija mums tur bija. Vai mēs varbūt te varam piešķirt kādu krāsu, tai drosmīgajai, foršai enerģijai, vai kādu toni, vai vibrāciju, kā mēs gribam viņu ieraudzīt, ka mēs tur esam tajā situācijā. Mums tāds apkārt virmo lauks, tāda skaista enerģija. Kaut ko mēs esam ieņēmuši galvā, daram un liekas pilnīgi traki. Un tad atstājām viņu mazliet tur, nokļūstam atkal apakaļ šeit, savā ķermenī, šajā brīdī. Un kas mums ir šobrīd tās lietiņas apkārt, ikdienā, darbā, attiecībās, jebkur, kur mēs skatāmies kādā nākotnes plānā, kur mums vajadzētu mazliet vairāk drosmes, uzdrīkstēšanās un sevis izpausmes, varbūt savu viedokli, kur izteikt. Kas mums ir tās lietiņām? Vai mēs varam to skaisto pagātnes enerģiju, kuram mēs tur atceramies to krāsu, varbūt vibrāciju, kā mēs viņu iedomājamies, vai mēs to varam pārnest uz šo brīdi un pielikt pie tiem notikumiem, ka mēs tikko jutām, ka mums te vēl mazliet varbūt pietrūkst, vēl gribās vairāk uzdrīkstēšanās droši, iedomājamies mēs to tā pagātnes pārnesam uz šī brīža vai tiem plāniem, vai tieši ieliekam šajā brīdī savā ķermenī, kā jums uzreiz iztēlē gribās. Daram tā. Novērojam, kāds sajūtas rodās ķermenī to darot. Kāda sajūta mūsos šeit tagad, un kāda sajūta par tiem plāniem, par to, ko mēs gribam piepildīt savā dzīvē, varbūt uzsākt, varbūt pabeigt. Kā ir ar šo jau zināmo drosmes enerģiju? Un tad mēs atkal mazliet paspēlēsimies, vai mēs varam te piešķirt spēku. Tāpat kā esam iepriekš meditācijās darījuši. Mēs dziļi ieelposim, aizturēsim elpu un iedomāsimies, ka mēs piešķiram vēl 10 reizes vairāk drosmes sev. Tātad dziļi ieelpa, aizturam elpu un kādu no šiem notikumiem mēs izvēlamies kuru, pēc man knipi mēs piešķiram vēl 10 reizes vairāk drosmes. Ding, ding.
piešķiram 10 reizes vairāk. Mums ir vēl vairāk uzdrīkstēšanās, vēl vairāk spēku, vēl vairāk enerģijas šim projektam. Ielākam vēlreiz dziļu elpu. Aizturam. Pieliksim uzreiz 100 klāt. 100 reizes vairāk apgriezienus. Liekam klāt 100. Vau, mēs redzam, mums izdodas, mums ir pārējām enerģijas. Atverās durvis, ir dažādi notikumi, dažādas jaunas iespējas, viss notiek. Šis izaicina uz vēl vienu dziļu elpu un 10 reizes. Nē, kāds 10 vēl palielināt, to mēs jau 10 bijām, 10, 100, 1000. Jā, aizturam un 1000 reizes palielināt. Taram! Mums tas vairs nav limitu. Mums vairs nav nekādas bailes. Mums šķiet, ka tas pavisam, mums jau šķiet, ka tas ir piepildījies. Tā mūsu mazā cerība, ar kuru mēs mazo cerību graudiņu ienācām meditācijā. Viņa paaugās, izplatās, uzziedēja, un viņa tagad jau ir pavisam aptvērus mūs visu. Un tad mums tāda jau ir sajūta, ka gribās iet skriet un darīt. Un tad vēl šeit mazliet pasēžos, kas ir tās lietas, ko mēs uzreiz varam izdarīt, lai izmantotu šo tikko iegūto spēku. Kas ir tas, ko uzreiz šodienas pēc šīs meditācijas var izdarīt? Vai tas ir kāds zvans, vai tā ir kāda saruna? Vai tas ir kāds jautājums? Vai kaut kas fiziski ir jāizdara? Es uzdrīkstos, man sanāk, man ir drosme. Ar to, cik aizrautīgi un kā man deg acis un ar kādu interesi un to gribēšanu, lai tas izdodas ar tādu, kā tas ir priekšu. Es redzu, kā man viss sanāk. Es redzu, ka tieši tā enerģija bija tā, kas bija vajadzīga šai lietai. Es pārvaru jebkuras bailes, jebkuru sajūtu, ka neizdosies ar to, ka es iemācīšos, es izaugšu. Man sanāks. Un viss izdosies. Un lēnām atgriezties mazliet šeit un tagad. Ar rociņām uz sirsniņas. Vai tā forši sev samīļojot. Ar tādu atkal skaistu noskaņu sevīm. Kad es esmu tik daudz, kad man nav limita, man iekšējā pasaulē, man izdomē, man lidojumi ir bezgalīgs pieskaņa. Paldies visiem tiem, kas meditēja, kas bija kopā.